Nu, čau visiem. Tātad pēdējo reizi, kur mēs palikām, var sakot, izbraucām no Pāvilostas, un tas pārgājiens pāri jūrai mums bija likās sākumā tāds pozitīvs, bet tad uz beigām tas vējš tomēr palika stiprs, un es īsti būras plandījās. Man bija bail, ka tās būras mums saplēsīs, un nācās griezt, tā kā nevarēja pagriezt tik daudz pret vēju, cik gribējās. Un nonācām diezgan tālu ziemeļos. Galu galā nonācām vietā osta, kur sauc Slita. Tur mēs arī palikām kādu brīdi. Satikām interesantus cilvēkus. Jānis Grote. Tās nezinu, varbūt kāds pazīst. Viņi mūs atrada, uzaicināja uz Kanārijas salām. Mēs teicām, ka mēs arī aizbrauksim. Lūk, un tad mēs vakarā izbraucām no Slites, tātad gar visu Gotlandes krastu uz leju, uz dienvidiem. Un esam nonākuši Gotlandes pašā galā, vienā nelielā saliņā. Šodien burājiens ir ļoti labs, mierīgs, ceļavējš mums ir pārsvarā visu laiku un pavisam mierīgi. Oi, Dāvids nogrima. Dāvids izkāpa no laivas un iekrita ūdenī laikam. Jā, viens. Viss ok? Tas bija Dāvids, jā. Mēs esam piestājuši pie šajā saliņā tādā ļoti netipiski, kā saka, ka var piebraukt ar jahtu gandrīz krastā. Dāvids gandrīz varēja izkāpt, tikai līdz kaklam viņam bija nedaudz, bet jau daži soļi un viņš jau ir ārā no ūdens. Tā kā ļoti interesanta vieta. Gotlandes šie krasti ir ar akmeņiem, šiem akmeņu stabiem, kaļķainajiem. Jā, labi, tālāk dodamies uz Olandi, un tad jau ziņosim.